8 minūšu braucienu. Izvirzījās Markus Augustovskis no Moto 6.10. Aizbraucot 4. aplī. Bet 3. vietā Igauļu puika. 9. numuru. Mazajās klasītē kvadru konkurencē. Nu, šodien nav mums neviena meitene. 18 sekundes. Lūk, šāda starpība starp 3. un 4. vietu. 5. vietā Albergs, 9. Markusam Augustovskim atrākais apli laiks, apli viņš veids 50. Fotokruīs, Kārlis Lejā, lielais Bomertons. Pēdējos tagad ap pirmo trīnieku viņš nevar ņemt dalību, jānotur viņam 4. vieta un kopvērtējumā pēc 2 postiem Maris Krākers 7. vietā, šodien viņš ir 4. vietā. Mēs izmojām 7. apli. Starpība pieaugusi līdz 8,6 sekundēm un dramatiski notikumi veidojās tieši cīņā par 2. 3. vietu. Kārlis Neja notur 2. pozīciju tikai ar 90 podru. 20 punktiem par 3. vietu. 8. aplis, līderis aizsauts. Sezonas līderis Markus Augustovskis ar 7. numuru un attiecīgi 2. vietā Kārlis Neja 9. numuru. Pēdējie 3 apļi šajā pirmajā braucienā mazajā 50 kvadru klasē. Tāda cīņa trasē, tāda mačošanā tieši par 1. trīnieku, par 2. 3. vietu starp Kārli Neju un Tanelu Podru. 79. un 9. Kārlis ir ar 4. vietā, 9. numuru un sporta kluba Slīterāni, arī vēl X99 Slīterāni un 6. noslēdz. Kaut gan te jau arī kvadri 50-nieki dalās vēl kvadri 50 rūķi klasē un šeit maziem rūķīšiem. Jā, pēdējie 2 apli. Jā, droši savās pozīcijās ir Markus Augustovskis ar 14 sekundžu pārsvaru par Kārli Neju. Tad tikai pussekundžu starpība starp 2. un 3. vietu. Kārlis Nejas kopvērtējumu. Ne tikai šajā pirmajā braucienā, bet arī kopvērtējumu. Man lielākā daļa trase, diemžēl, nav redzama, kas tur notiek īsajā trasītē, bet labi, ka man ir elektronika, man ir monitors. Notur 2. pozīciju, 69. numurs 2. vietā Motokruīs. Viņš zaudē līderim daudz, 16 sekundēs, bet ir palielinājis 10 finišu gaidām uzvarētāju. Un tas ir sezonas līderis, 5. uzvaru izcīno Markus Augustovskis no Motorsport Racing.